Kādā superskaistā dienā bija pienācis īstais brīdis, kad svinīgi mazo kūciņu sasist pirmo reizi ar elektrību. Nu labi, viņam pašam sev jāsasita. Liela diena lielam vīram. Mēs uztaisījām maziņu tā kā aplociņu un cerējām, ka viņš pieies un dabūs ar elektrību pa degunu, bet Korķis ļoti labi jau zināja, kas te notiek, un vienkārši neļāva viņam iet ne pie viena no elektriskajiem striķīšiem, ko mēs novilkām. Korķim vienmēr savus bērnus ir žēl, mēs to paredzējām, un mēs esam gatavi viņu uzpirkt. Mēs darīsim ar zuhtmusli, ko mums atsūtīja Everests, atceraties? Kīts to arī tagad visu laiku ēd, lai viņam būtu daudz pieniņš un lai viņš netērētu savas rezerves, visādas labās vieliņas, kas ir nepieciešamas mazajam kūkainajam radījumam. Un papildus mēs uzliksim Topstart piedevas mērcīti, kur arī iekšā ir ļoti daudz labumu sastāvā. Un jūs nedomājat, ka es kaut ko dodu saviem bērniņiem tikai tāpēc, ka man to atsūtīja. Es to dodu tādēļ, kad es izpētīju sortimentu un izvēlējos tieši šos produktus. Nu, visu, kas ir atsūtīts, tas ir tieši tas, ko es esmu izvēlējusies, jo tāpat tās pointa pēc, ja man neliktos, ka tas ir vajadzīgs vai man neliktos pietiekoši labs produkts, es noteikti saviem bērniņiem viņu nedodu. Un es neesmu nevienam apsolījusi, ka, ja kāds produkts nebūs ok vai mums nesaies, ka es to nepastāstīšu. Bet, kā redzams, Korķis ir gatavs pret šo ēdienu iemainīt sava dēla elektrisko veselību. Un kamēr viņi tur ēda un viņam nedeva, viņam, protams, palika garlaicīgi, un viņš te ļoti smuki atrāvās ar elektrību. Un tālāk mēs bļodiņu pārlikām pie nākamā elektriskā gana, kur viņš atkal atrāvās. Viņš ļoti apvainojies, slēpās aiz mammas. Vai man ir žēl? Baigi ne. Šis ir obligāti jāiziet visiem, jo mums ir ļoti liels ganības un labāk, lai viņš to izdara te. Mūsu klātbūtnē nekā viens pats kaut kur vēl zin kur. Un izlaiž ārā visus zirgus vai arī pats satraumējās. Kādēļ mums aiz elektriskā žoga tur ir salikt visādi loriņi, tur, kur stāv piromāns, un kāpēc tur stāv piromāns? Tādēļ, ka tādam mazam bērniņam, atraujoties ar elektrību, varbūt impulsi nevis rauties tā kā uz apakaļ, bet lekt uz priekšu. Tad tur ir visādas barikādas, lai vizuāli neizskatās, ka gribētos tā kā lekt uz priekšu. Šitā ten bija ar bulciņu, viņai pirmā elektrības mācība bija ziemas Disneylandā manēžā. Es it kā tur patās otrā pusē pretī jau stāvēju un viņa gaidīja, ja nu kas. Tad viņa dabūja dzirkstelīti un lec uz priekšu un palec man garām. Sapiņķerējās tajā visā žodziņā un ar viņu visu skrēja apakaļ uz boksu, pa ceļam ielecot pusēs tā sienu rullī un noripojot, un pēc tam ieskrienot mājiņā. Stulbi, bet mācība ir ļoti laba, viņai nepatīk nekādas triķīši vai lentītes. Paldies Dievam, viņa nesatraumējās, bet bija laba mācībiņa. Tad mazais nabaga kūkainais radījumiņš iepērās nātrēs, un viņam sadzēla nātras kājiņas, deguntiņu. Un tad viņš ir nenormāli sašuts, viņš nemācēja atrisināt šito trako situāciju, un tad viņš nokrita ga zemi un rullējās. Jā, bet viņam sūdīgi gāja šodien. Man liekas, ka viņš bišķiņ bija vīlies ārpasaulē. Elektriskais žodziņš sīt ar elektrību, pēc tam nātras dzeļ kājiņas, viss ir slikti.lv. Un viņš taču ir princis no Buduārijas. Bet tas nekas, tūlītās jau būs priecīgāks dienas, ka viņš satiks savas mazās māsiņas un tiks ārā lielajā aplokā. Viss būs.